ka tātad šodien pie mums ir atnākuši 2 Jāņi, Jānis Tupuls un Jānis Trejs. Abi ir no Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas. Zinu, ļoti garš nosaukums, ļoti grūti atcerēties, bet šodien jūs uzzināsiet, kas tas ir, kas tur notiek, un viss ļoti labi. Labi, Jāni Tupuli, lūdzu, var sākt. Paldies! Jā, paldies, ka uzaicinājāt pirmkārt. Mums tā kā pārsvarā ir ierasts vairāk tādā formālākā gaisotnē runāt ar visādām valsts iestādēm, bet tieši tāpēc baigi forši, ka mēs varam tagad tā jaunai auditorijai un mazliet mazāk formāli. Kā Katrīna jau teica, jā, es esmu Jānis Tupulis, esmu tās biedrības valdes priekšsēdētājs. Un šodien mēs kopā ar otru Jāni pastāstīsim jums par Latu. Gaidam jautājumus, kā Katrīna teica, čatā, šajā matriksā, kā arī Katrīna teica, ir kaut kā jārīkojās, lai būtu interesantāk, tāpēc jautājumu čatā. Jūs tur slaida apakšā un visnākamo slaida apakšā redzat www.slido un tad kodiņš. Tur lūgums ieiet iekšā un atbildēt uz pāris jautājumiem. Viss ļoti vienkārši. Ieejam Slido un ievadam kodu un tie jautājumi būs redzami. Tas, lai interesantāk, es beigās padalīšos, kas tas ir. Es varbūt stādīšu priekšā bišķiņu Latu un tad došu vārdu Jānim uz kādu brīdi, jo viņam pienākās, viņš pirms manis absolvēja pirmo skolu, šo skolu, dažus gadus ātrāk. Tad izklausās, ka jautājumi drīkst būt arī par to, kā skola izties mūsu laikā un kā mēs nonācām tehnoloģijās no RV1G. Labi, kas ir Lata? Lata ir biedrība, kurā ir apvienojušies uzņēmumi un arī vienkārši cilvēki, interesanti, entuziasti, kam interesē atvērtās tehnoloģijas. Kas tas ir? Bišķi vēlāk tiks pastāstīts. Bet ko es gribu pateikt, kas, manuprāt, ir svarīgi, ka nav runa tikai par atvērtām tehnoloģijām, atvērtiem datiem vai atvērto pirmkodu, bet arī vispār prāta atvērtība un sabiedrības atvērtība. Un, respektīvi, mēs, protams, esam biznesa asociācija, entuziastu asociācija, bet arī veicinam šo sabiedrības atvērtību. Te vismaz cenšamies. Pavisam īsi mūsu mirkli, man tehniski kaut kas saķēries, bet labi. Pavisam īsi, es nepārlasīšu, bet mūsu tā misija ir laba sadarbība starp IT jomā iesaistītajiem cilvēkiem un organizācijām, gan valsts pārvaldi, gan komersantiem, gan arī entuziastiem. Un te jūs redzat arī šādus tādus atslēgvārdus. Protams, ka mēs informējam sabiedrību, par to vēlāk būs arī sīkāk, un cenšamies informēt, izglītot dažādos veidos, par to arī šodien pastāstīsim. Bet tad ievadam, es domāju, ka no manis pietiks. Jāni, tad vārds tev tagad. Jā, paldies. Paldies par ievadu. Man ļoti liels gods ir runāt savā skolā. Piekrītu domas pārstāvjiem, ka patīkamāk droši vien skolā būt, bet var jau arī šitā un iedomāties, ka mēs tur esam. Tad paldies Jānim par ievadu. Man liekas, ka būtu jāpaskaidro, kas tāda atvērta tehnoloģija, jo tas ir mūsu nosaukumā. Varbūt ne visi tik ļoti interesējās par šo tēmu, lai tā uzreiz zinātu, kas tas ir. Tātad atvērta tehnoloģija ir risinājums, kas ir balstīts uz atvērtiem standartiem, izmantojot atvērtu vai slēgtu pirmkodu.
Un te ir atkal jāpaskaidro tie nākošie buramvārdi, tātad atvērti standarti. Tad, kā jūs varētu iedomāties, standarts ir kaut kāds dokuments, kas apraksta kaut ko sarežģītu. Un pasaulē standarts uztur dažādas komerciālas vai arī sabiedriskas organizācijas, un tad tās komerciālās organizācijas, lai jūs to standartu dabūtu izlasīt, viņas prasa naudu. Piemēram, ir tāds ISO standarts, ja varbūt dzirdēts ir. Viņi nemaz tā nevar dabūt pa brīvu, jā. Viņi jāpērk ir to standartu, lai varētu izlasīt. Lūk, un savukārt atvērts standarts ir tāds, kur uztur sabiedriska organizācija, tipiski to uztur sabiedriska organizācija. Jo, ja tu uzturētu komerciāli, tad viņi bīdītu savus intereses, bet uztur sabiedriska organizācija, un viņi ir pieejami vai nu vispār bez maksas, tas standarts, vai nu pat kaut kādu tur nominālu maksu, kaut kādu pavisam niecīgu, lai nosektu tā standarta kaut kādas uzturēšanas izmaksas. Lūk, un savukārt es pieļauju, ka vairums no jums varētu zināt, kas ir pirmkods, ja, tas ir programmatūras tāds izejas teksts, ja, ko saraksta programmētāji. Un pirmkodam ir divas tādas ļoti, ja tā vispārina, tad var sadalīt tur atvērtais pirmkods un slēgtais. Ja. Tad ir ražotāji, kas pirmkodu savu nerāda. Ja. Apple nerādīs jums iPhone'ā noslēpto programmatūru pirmkodu. Ja. Un ir ražotāji, kas nebaidās, ja, kas strādā ar atvērtu pirmkodu. Un katram no šiem piegājieniem ir savi plusi un mīnusi, bet tā nav šīs dienas tēma. Ja? Tad šīs dienas tēma ir par mūsu asociāciju. Tā, mēs varētu nākošo, jā, un tev ir laikam tā var pāršķirt, ja, tos slaidus. Tad es vēlējos pastāstīt nedaudz par Lata vēsturi. Lata oficiāli ir, es šodien speciāli vēlreiz paskatījos, es biju aizmirsis. Lata ir reģistrēta 2008. gada janvārī. Formāli, ja, uzņēmuma reģistrā. Tur ir tāds biedrību un nodibinājuma reģistrs. Biedrību un nodibinājuma reģistrs. Un tur tad viņi bija piereģistrēti. Bet tātad tie sagatavošanas darbi lielākoties notika 2007. gada vasarā. Drusku jāpaskaidro, kāda bija toreiz situācija, informācija un komunikācija tirgu Latvijā. Ja mēs skatāmies uz programmatūru, tad bija ļoti liela, programmatūras tirgu bija ļoti liela viena ražotāja Microsoft dominante. Un cepur nost ražotājs strādāja ļoti aktīvi un braši un bija teiksim, savus risinājumus pārdevis ļoti daudzās valsts iestādēs un teiksim, noskaņojis arī sev par labu daudz lēmumu pieņēmējus ar dažādām metodēm, teiksim tā, lai nebūtu rupji, ja, tā skaitā tās metodas nebija pārāk baltas, ja. Lūk, un jau toreiz, pirms Lata bija dibināta, darbojās dažādas asociācijas Latvijā. Viena no tām tātad ir vecākā un cienījamākā tehnoloģija asociācija LIKTA, Latvijas informācija un komunikācija tehnoloģija asociācija. Un Microsoft bija viens no tā dibinātājiem vai vismaz biedriem. Nē, dibinātājs laikam nē. Dibinātāji bija privātpersonas savulaik, bet tātad šim ražotājiem tur bija milzīga ietekme. Faktiski arī LIKTA neko tā īsti nevarēja iesākt, lai jā, mēs neredzam vairs slaidus. LIKTA neko īsti. Bet tūliņ būs apakaļ. Jā, LIKTA neko īsti nevarēja iesākt, lai tas tirgus kļūtu godīgāks, jo pašā viņā Microsoftam bija milzīgi ietekmi. Lūk, un vairāki LIKTA dalībnieki, kas bija tā skaitā prominenti informācijas tehnoloģiju ražotāji, kā varbūt jūs zināsiet, bet IBM vai Oracle vai Sun, tāds bija, tagad viņi Oracle nopirka, vairs nav neatkarīgs Sun. Viņi nebija mierā ar to, ka ir asociācija, viņi ir tās biedri, bet viņi nekā nevar izpausties, ja, jo visu laiku izpaužās kāds cits. Tad viņi bija Lata dibināšanas iniciatori, un tad vēl bija virkne entuziastu, kas saprata, ka
ir pieejami atvērtā pirmkoda risinājumi pasaulē. Jau toreiz 2007. gadā bija atvērtā pirmkoda operētāja sistēma Linux, kas tagad ir ļoti populārs un ir visādi Linux, un es nebrīnītos, ka kāds no jums ir no Linux datora pieslēdzies šim pasākumam. Un it kā varētu valsts pārvalde, būdams ļoti liels tehnoloģiju klients, lietot to un stimulēt jaunu uzņēmumu rašanos Latvijā, kas ar šīm atvērtajām tehnoloģijām strādā. Bet nekas no tā nevarēja notikt, jo ir situācija tāda, ka ir viens ražotājs, un viņš visu nosaka, būs tikai tā, kā mēs te gribēsim. Lūk, tad no vienas puses tad bija lieli programmatūras ražotāji, tie bija ārzemju ražotāji. Bija Latvijas uzņēmumi, kas nodarbojās ar visādām IT lietām, un bija grupa entuziasti, vienkārši privāti personas, kas vienkārši tāpēc, ka tā būtu taisnīgāk vai tā būtu labāk, ja, ka tā īsti kā pie mums tur ir, tā nav labi, kaut kas jāmaina ir. Un viņi saprot, ka, teiksim, tas esošais varas sadalījums vai tās asociācijas, kas darbojās pašlaik, neviens to nedarīs, ja, ne valsts pārvalde, ne esošās asociācijas, neviens to nedarīs. Un tā tad ir jādibina sabiedriska organizācija un jārīkojas pašiem. Un tas bija tas priekšnoteikums, tas cēlonis Lata dibināšanai. Tad no vienas puses kaut kāda neapmierinātība ar pastāvošo kārtību, no otras puses iespējas, ko deva tehnoloģijas, un Latvijas kāpēc negribēja viņas izmantot. Lūk. Un šeit tad uz ekrāna beidzot es pakomentēšu, tātad ir Mahatma Gandijs, tas ir liels Indijas sabiedrisks darbinieks, kurš faktiski viņa vadībā Indija ieguva brīvību, ja, no Britu. Viņi bija Britu protektorāts, un pirms tam vispār kolonija viņi bija, un tad Mahatma Gandija vadībā viņi ieguva brīvību. Un tad viņi tas teiciens ir, ka pa priekšu viņi jūs ignorē, tad viņi par jums smējās, tad viņi mēģina ar jums cīnīties, bet pēc tam jūs uzvarat. Un būtībā šīs četras fāzes diezgan precīzi raksturo to, kā Latai gāja. Tātad sākumā neviens nelikās zims par tādu asociāciju. Ar milzīgām pūlēm es atceros, savulaik izdevās mums tikt uz sarunu. Toreiz bija tāds īpašo uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās. Man tas jālasa, ja. Šausmīgi garš nosaukums. Ar briesmīgām pūlēm mums izdevās panākt sarunu, un viņi vispār brīnījās. Tāda Ina Gudela bija ļoti jauks cilvēks, bet viņi brīnījās, kas mēs tādi esam, ko mēs vispār gribam, viss taču ārkārtīgi forši, un ko mēs te vispār plosamies. Jā. Pēc tam bija tā pasmiešanās par mums, jūs jau tur neko nepanāksiet. Un tad vārds pa vārdam, vienā brīdī šis te iepriekš minētais ražotājs Microsoft, viņi saprata, ka Latas darbošanās varētu būt šķērslis viņu komerciālajām interesēm, jo mēs pa daudz stāstam, ka ir arī citi veidi, kā tās tehnoloģijas kopa, ne tikai tas, ko viņi piedāvāja. Un tas, kas notika, es neatceros vairs, kurā gadā, tas bija Lata 3. darbības gadā, 2010. 2011. gads, varēja būt, ko viņi izdarīja. Protams, es nevaru teikt, ka tie bija tieši viņi, bet mums ir pamatots aizdoms par to, ka, sakot, sākās melnā PR kampaņa, melnā sabiedrisko attiecību kampaņa. Tad parādījās elektroniskajos mēdījos, tad bija Delfos un citos, TVNets, Apollo, dažādos elektroniskajos mēdījos parādījās nomelnojoši raksti par Lata valdes locekļiem, un viņus bija parakstījuši neesoši žurnālisti. Nebija tur tāda bēņu kārkliņa žurnālisti vai vēl kaut kādi, bet parādās tur briesmīgi tādi raksti. Tad Lata valdes sēdes ir vienmēr bijušas atklātas kopš dibināšanas. Kurš var pieteikties, un nekad nav nevienam likt šķēršļu, teiksim, piedalīties. Ierodās nezinu, no kurienes žurnālists iepriekš nepieteicies uz Lata valdes sēdi un sāk bombardēt ar saviem jautājumiem, tādiem nepatīkamiem un visu pieraksta un solās šito tā neatstāt. Tad ko?
ko Lata izdarīja, Latas daži biedri, kas bija uzņēmumi, arī samet naudu un uztaisīja pretējo kampaņu. tāds sabiedrisko attiecību, tāds kariņš bija. Ja? Un tad es atceros, lai šito izbeigtu, pie manis atbrauc viena. Viņš bija Microsoft partners, tas uzņēmums ļoti liels, jauks uzņēmums. Viņi nodarbojās ar lokalizāciju un izplatu programmatūru, un daudzām lietām viņi nodarbojās. Tas uzņēmums pastāv laimīgi šo baldienu. Uzņēmuma īpašnieks atbrauc pie manis, mēs dzērām kafiju. Viņš teica, paklau, tie karti ir jāaprok, šitā vairs nevar turpināt. Es saku, bet jūs pirmie sākāt. Mēs tā draudzīgi pasmējāmies, un tas viss tā konfrontācija mēdījos lēnām norina. Ja. Bet tas bija par to cīņas sadaļu, tas vienkārši tā drusku smieklīgi man pašam šķiet, bet no tiem valdes locekļiem, pret kuriem personiski tas tika vērsts, viņiem nebija smieklīgi tiešām, ka viņi pa sevi tagad mēdījos lasa kaut kādas nepatīkamas, bieži vien sagrozītas ziņas. Un visbeidzot, 4. fāze, jā, arī gan Indijas cīņā par brīvību, gan arī, teiksim, mūsu cīņā par sabiedrisko domu, jā, par iespēju to domu kaut kā virzīt, bija tas, ka mēs uzvaram. Jā, gan Indija iegūta neatkarību, gan arī Lata ir faktiski ļoti ietekmīga asociācija. Lata ir Latvijas informācijas sabiedrības padomē, kur ir tikai ļoti dažas asociācijas ietilpst un tradicionāli Latu šajā padomē pārstāv valdes priekšsēdētājs. Kamēr es vadīju Latu, man arī bija tas gods sēdēt tur kopā ar dažādiem premjeriem pie viena galda, jāsaka, dažādiem premjeriem. Lūk, tas ir, teiksim, tā īsumā par tiem dibināšanas pirmajiem gadiem. Varbūt var Jāni tagad nākošo. Un, ja mēs uzskaitītu lielākos sasniegumus šo gadu laikā, tad, manuprāt, vislielākais iegūms ir sabiedrības un ierēģi izpratni par atvērtu tehnoloģiju iegūmiem. Jā, iegūms par iegūmiem, jā, vislielākais sasniegums Latvijas ir, jo tagad vairs ierēģiem nav jāskaidro. Tagad mēs aizējam uz kaut kādu pasākumu, un es sāk tur kāds no tribīnas runāt, un es sāku skatīties, vai tas nav mūsu gadījumā Lata biedrs. Nē, tas ir no atbildīgās ministrijas, vienkārši ierēdis, ja, ka jau tik saskanīgi ar mūsu idejām runā, kad acīm redzot tās idejas ir spējušas aizraut un ne tikai uzrunās nokļūt, bet arī likumdošanas aktos dažādos, ja, ka šie gan MK noteikumi, gan kaut kāda rīkojuma vai vēl kaut kāda likumdošanas akti ir daudz labvēlīgāk atvērtām tehnoloģijām, nekā tie bija pirms kaut kādiem 11 gadiem. Un jāsaka godīgi, mums pat ir jāsaskarās ar pretēju procesu, ka ir tā labvēlība ir tik liela jau, ka nāk komerc ražotāji un saka, pag, bet tad jau, ko tad mēs te tagad darīsim, ja? jau gandrīz vai mēs esam iebraukuši otrā grāvī, un tad mums atkal ir jāskaidro atbildīgai ministrijai, tā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas Latvijā atbild par IT lietām, ka nevajag jau tik ļoti revolucionāri, jā, atkal, kad ļaujiet elpot arī komercražotājiem tomēr. Tad tāds vēl viens ļoti, ļoti tieši pēdējo gadu tāds vērā ņemams sasniegums ir ļoti vērtīgu datu kopu atvēršana un nodošana sabiedrības atkal izmantošanai. Tātad drusku jāpaskaidro, tad ir pa valsts līdzekļiem ir uztaisīts ļoti daudz dažādas informācijas sistēmas. Piemēram, tā, ka jūs ejat saņemt pasi vai ID kartu uz PMLP, tad to visu darbina iedzīvotāju reģistrs, ja, tāda milzīga datubāze ar datiem par iedzīvotājiem. Un to ir pa publisko naudu, ja, pa nodokļu maksātāju naudu ir iekšlietu ministrija uzbūvējusi. Bet tā nav ne tev vienīgā sistēma. To sistēma ir daudz un dažādas. Ja, tur, valsts zemes dienests uztur kadastru un zemes grāmatu, un tad ir ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kas dažādas kartas uztur par Latviju. Un tas paradoks ir tas, ka tā, ka pie šīm te iestādēm vēršās vai nu sabiedrības loceklis vai kāds uzņēmums vai organizācija, tad viņi vēl dažus gadus atpakaļ bija ļoti vienkārši atbild, jums tie dati interesē, maksājiet, pērciet.
Jā. Un tad tas tāds paradoks, ka pa publisko naudu ir uztaisīta informācijas sistēma, pa nodokļu maksātāju naudu savāk dati, un tad, kad tu viņus gribi dabūt, tad tev jāmaksā. Nu, lūk, tu faktiski arī ar Latvijas milzīgu, un tur vajadzēja milzīgu jaudu pieslēgt tam pasākumam, bet ar šo te milzīgo jaudu, ko mēs tur pieslēdzām, būtībā ar pasākumiem pārliecināšanām. Vairāk 2 prezentācijas informācijas sabiedrības padomē. Ja? Tad faktiski tika iekustināts šis datu kopu atvēršanas ceļš. Tas tanī laikā jau notika arī pasaulē, arī citās valstīs tas notika. Nu, Latvija tradicionāli tur vai nogaidīja, vai nezinu ko, bet neko nedarīja. Nu, un tad kaut kad Eiropa publicēja atvērto datu indeksu tādu, kur Latvija no 27 valstīm bija kaut kāda 25. pēc kaut kādiem kritērijiem. Tad mēs uz to paskatījāmies, teicām, pietiek, saspļaujam savjās un kaut ko daram. Lūk, un tad kaut kāds 3-4 gadus aktīvas darbošanās rezultātā, tad pamazām tās datu kopas sāk vērties vaļā, un tad burtiski pagājuši gadu tur tika atvērti arī jau ģeotelpiskie dati, tādas ļoti garšīgas datu kopas, piemēram, adrešu reģistrs, jā, kur it kā būtu jautājums, kāds tur noslēpums, ka Brīvības iela ir Brīvības iela. Jā. Bet precīzi adresi, lai noskaidrotu, nevar jāpērk bija. Nu, tad tas tagad būtu izdarīts. Tas milzīgs iegums, tās datu kopu atvēršana. Nu jā, un tad ir godīgā konkurence Latvijas IKT tirgu. Tur Latvija piedalījās vairāk vadlīniju publicēšanā, lai publiskais iepirkums kļūtu, teiksim, godīgāks, caurspīdīgāks un teiksim, lai tad, kad kaut kāda, nezinu, tur mazāk pašvaldība, kurai nav varbūt tā pieredze tik liela, ja kaut kādu konkursu sarīkot, lai viņiem ir no kurienes pašpikot, lai tas konkursu nolikums būtu skaidrs, saprotams un godīgs. Nu, tā vēl viena tāda lieta, kas varbūt jums šķitīs interesanta. Šad un tad, arī pirms daudziem gadiem, kad tagad nesen arī bija viens vilnis, ir ik pa laikam uzpeld jautājums par internetu vēlēšanām. Ka vajag balsot internetā. Ja? Lūk, Igaunijā ir, kāpēc Latvijā nevarētu būt. Un tātad šeit Latvija iestājās par to, ka nevajag balsot internetā, īpaši Saeimas vēlēšanas nedrīkstētu notikt internetā, jo tā tehnoloģija attīstība, pašreizējā tehnoloģija attīstība vienlaikus nenodrošina 2 lietas. Tātad mums ir vēlēšana likums, kurš paredz, ka vēlēšanas ir aizklātas, un tāpat laikā mums ir jāidentificē cilvēks, kurš to savu balsi iesniedz. Ja, tātad, un šīs 2 lietas vienlaikus internetā nevar nodrošināt. Vai nu tad tevi identificē, un tad tevi arī vēlāk varēs identificēt kopā ar tavu balsi, kā tu esi tur nobalsojis. Vai tad mēs atsakamies no aizklātības. Un šis arī ik pa laikam uzpeld, un ik pa laikam Latvijai ir jāatgriežās, jāpaceļ saraksti ar ministrijām, jāsūt vēl un vēl. Nu, lūk, tā, kad tas ir lielā mērā tas, ko es gribēju šeit pastāstīt. Ja ir čatā kaut kādi jautājumi, es varu atbildēt, ja ne, tad Jāni, vai tu vēlies turpināt? Es, protams, vēlos. Man ir tāds iestarpinājums, jo viens jautājums ir, kas attiecās uz mums abiem īstenībā. Droši vien, ka mūs izrekomendēja kā absolventus un kā mēs paši izlēmām uzsākt darbību šajā nozarē, kā mēs nonācām IT. Es varu pastāstīt. Tad, kad es mācījos pirmajā, toreiz nebija ģimnāzija, toreiz bija pirmā vidusskola. Un tad, kad es šo skolu beidzu, man absolūti nebija skaidrs, ko es pa īstam gribu darīt. Absolūti nebija skaidrs, jo tās iespējas bija diezgan daudz, tās augstskolas bija daudz, programmas daudz, un tagad ir vēl vairāk. Jā. Bet es sapratu vienu lietu, ka es ļoti labi zinu matemātiku. Man arī viņa padevās un patika. Tātad, numur 1, es ļoti labi zinu matemātiku. Numur 2, ir parādījusies jauna nozare datorika, jā. Vai informācijas tehnoloģijas. Un,
es nebiju tāds briesmīgs hakeris vai urķis, ja pareizi sakot, bet man tā lieta interesēja. Un es domāju, es studēšu lietušķo matemātiku, pastījos tās programmas, kas universitātēs faktiski bija. Un es domāju, ka es studēšu lietušķo matemātiku. Un lietušķā matemātika ar vienu un tādu pašu nosaukumu, un toreiz bija tām programmām vēl kodi, tad pilnīgi vienādas programmas pēc nosaukuma bija Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Un tad es domāju, uz kurien tad lai iet? Un es izšķīros pa labu Rīgas Tehniskajā universitātē, pa daļai tāpēc, ka man šķita, ka tā programma ir nedaudz praktiskāka. Tas bija viens. Un otrs, tur bija lielāka stipendija. Kas arī studentam tajos laikos, arī šajos laikos, es domāju, ka lieka naudiņu netraucē. Nu, es nezinu, kā ir tagad ar tām stipendijām, bet toreiz bija. Godīgi sakot, es neesmu šo izvēli nekad nožēlojis. Tā nozara tikai attīstījās visu laiku, un attīstās faktiski vēl joprojām. Tā kā, ja ir profesionālās orientācijas ieteikumi jāsniedz, tad pirmais ir, kas jums patīk un padodās. Tas ir pats pirmais. Un tad var pastīties kaut kādu jaunu lietu, kas attīstās tieši tagad. Nu, jā, paldies, Jāni, un man liekas, ka tā IKT nozare joprojām attīstās un attīstīsies, un patiesībā jau tur ir vieta ne tikai programmētājiem vai urķiem vai administratoriem, bet patiesībā tur ir vajadzīgs arī cilvēkam draudzīgs dizains un arī ekoloģiskās lietas ļoti strauji nāk iekšā, nāk pieprasījums pēc Eiropas zaļais kurs un tā tālāk. Tas viss ir jāiestrādā informācijas sistēmās. Tur ļoti daudz ko var darīt visdažādākie cilvēki, projektu vadītāji un tā tālāk. Savukārt par mani stāsts īstenībā sākās krietni pirms pirmās vidusskolas. Ja jau mēs lasām tos pagātnes nosaukumus, tad ar darbu sarkanā karoga ordeni apbalvotās Leona Paegles Rīgas pirmās vidusskolas. Jā. Iedomājieties, cik gari uz burtnīcu vāciņiem mums nabagiem bija jāraksta. Un tas viss bija jāuzraksta, ar rociņu. Bet ok, man tas stāsts sākās, man varbūt bija kādi 10 gadi, kad manos nagos nonāca programmējamais kalkulators. Respektīvi kalkulators, ar kuru varēja nevis tikai saskaitīt un reizināt vai sinusus vilkt, bet viņā varēja savadīt kodiņus un tas kalkulators kaut kādu algoritmu izpildīja. Un tad es tajā kalkulatorā iegrimu uz ļoti ilgu laiku. Paralēli, jāsaka, es arī matemātikas olimpiādēs piedalījos, tā ka tas viss, tas viss turpinājās pamatskolā, sākot no 4. klases 10 gadu. Pamatskolā, vidusskolā man pat nebija tur 2 jautājumi, uz kuriem es iešu tālāk mācīties. Tā ka man droši vien, ka vecāki, viņi strādāja zinātnē. Un skolotājs viens īstenībā tā ievirzīja, ka man nebija izvēles. Nebija variants. Jā, es jokoju, bet arī es nekad neesmu nožēlojis. Un es esmu darījis tik dažādas lietas IT jomā. Man grūti nosaukt vienu lietu, ko es neesmu darījis. Es nepārāk labi zīmēju, kā dizainu zīmēt man tā pārāk. Bet, visiem iesaku, un tagad iespējas ir ļoti plašas. Te ir vēl pāris jautājumi, bet varbūt, ka tos atstājam uz beigām. Jo man gribās arī pastāstīt vēl par to, kas tagad ir aktuāls un kāda mums ir nākotnes plāna, vēl dažas lietas. Visi jautājumi čatā ir, nekur nepazudīs. Tātad tiem, kas sākumā varbūt nepiefiksēja, te kur apakšā ir rakstīts www.slido un kodiņš, tur lūgums ieiet nobalsot. Es tagad padalīšos, tur bija, pirmais jautājums bija, vai ir dzirdēts par atvērtā pirmkoda programmatūru. Un 12 cilvēki, tas ir, 2/3 no klātesošajiem ir atbildējuši, kas ir baigi forši, vai tāpatās arī saņemamies atbildam uz otro jautājumu. Vai ir dzirdēts par atvērtajiem datiem. Bet tātad tas rezultāts pirmajā jautājumā, mirklī tā.
Tā, kur viņš man paliek, es atvainojos. Es pats esmu apmaldījies savā, tā, skatīt rezultātu. Jā, nu tā tad puse ir atbildējusi, ka, nu, nezina, varbūt, nu, tā tad kaut kas miglaini iespējams ir dzirdēts par atvērtā koda programmatūru. Ceturtdaļa nav dzirdējuši un ceturtdaļa ir skaidri pateikuši, jā, zinām. Nu, tā, ka patiesībā mums ar tevi, Jāni, ir jau šis tas padarīts droši vien, ka tas ir sabiedrībā pietiekoši dzirdēts termins. Bet, nu, ir vēl kur tiekties. Un, nu, jā, un es skatos, ka jūs aktīvi balsojat arī par atvērtajiem datiem, bet, nu, tos rezultātus tad beigās. Ko es gribu pastāstīt par Latu? Nu, te apmēram jūs nojaušat, cik mēs esam lieli, nu, gan uzņēmumi. Un, starp citu, arī augstskolas, 4 augstskolas ir Lata biedri. Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Reizeknas tehnoloģija augstskola un arī ekonomikas un kultūras augstskola. Un tā sadarbība ir gana cieša un intensīva, tā kā jums kā bez 5 minūtēm studentiem šis varētu būt zīmīgi. Bet ko mēs vispār darām? Nu, tā tīri praktiski. Nu, kā jau daudzas sabiedriskās organizācijas, nu, tas ir cilvēku sabiedriska aktivitāte, lielākoties neapmaksāta, tas ir tāds, nu, sabiedrisks darbs. Strādājam darba grupās, kad ir kaut kādi konkrētāki jautājumi. Mums tagad 2 reizes mēnesī ir valdes sanāksmes, un kā jau Jānis sākumā teica, valdes sanāksmes ir tādas ļoti draudzīgas, un viņas arī ir atvērtas, respektīvi, jebkurš, ne tikai valde vai Lata biedri, arī jebkurš cilvēks no malas var pieteikties. Nu, jāpiesakās gan ir, lai mēs zinām, lai mēs, teiksim, šajos laikos saiti varam iedot uz virtuālo sanāksmi, var piedalīties, paklausīties, varbūt interesanti, varbūt nē. Joprojām, kā arī Jānis stāstīja vēsturiski, mēs joprojām aktīvi piedalāmies normatīvo aktu veidošanā. Nu, pašlaik tiešām ir tā aktualitāte, ka zināmā mērā ar mūsu ietekmi likumos tika paredzēts, ka pie kaut kādiem nosacījumiem atvērtā koda programmatūra ir priekšroka, kad valsts izvēlās, kad valsts iepērk, kad veido jaunas sistēmas. Nu, Un tagad mums ir jāmanaģē sekas, tā teikt, jo jā, tā pilnīgu skaidrību tās likums nedod, ir nepieciešami paskaidrojumi un teiksim, biedri caur mums tādā veidā komunicē. Tad mēs organizējam pasākumus. Par pasākumiem es vēl pastāstīšu nākamajās slaidos. Protams, ka mēs darbojamies arī kā tāds informācijas hubs, respektīvi uzsūcam informāciju no biedriem, no apkārtējās pasaules un dalamies. Un šī ir arī iespēja iepazīties tehnoloģiju interesantiem. Nu, vienkārši tīri cilvēciski, jo dzīvē jau ļoti bieži lietas notiek, nu, caur pazīšanos, tā vienkārši sakot, kāds kādu pazīst, tam bija tā ideja, šis zina to tehnoloģiju un tā tālāk un tā tālāk. Un tā jau tās lietas attīstās. Nu, un tad kopsavilkumā, tā kā, nu, jebkuram, nu, ne jebkuram ir jābūt pilngadīgam. Gan. Bet es pieļauju, ka arī te daudziem tas ir pavisam drīz jau. Vai jau ir. Jebkuram ir iespēja izpausties, sadarboties, darboties tehnoloģijās. Teicu, ka pastāstīšu par pasākumiem. Ir vairāki. Katru gadu organizējam konferenci, kas ir Latvijas IT jomā tāds zīmīgs un pamanāms pasākums. Viens no lielākajiem pasākumiem Latvijā IT jomā. Nu pat bija 15. konference pagājušo nedēļu. Šajā konferencē mēs pasniedzam arī gada balvu. Ko mēs apbalvojam? Mēs vēsturiski ir bijušas dažādas nominācijas, bet tie ir vai risinājumi, kas balstīti atvērtajās tehnoloģijās vai paši ir atvērti, tātad kaut kādas sistēmas, mājas lapas.
tam līdzīgi, vai arī cilvēki par kaut kādu ieguldījumu, respektīvi indivīdi, vienkārši cilvēki, ja viņi ir daudz ko darījuši tehnoloģiju atvērtības labā, tad viņi saņem balvu. Pagājušajā gadā iesākām tādu regulāru semināru sēriju Latvijas lietas tējas laikā, kur tur ir arī par atvērtajiem datiem, bet šo semināru sērijas mērķis ir vairāk tā kā veidot biznesu, izmantojot atvērtā kodu programmatūru. Kas varbūt klātesošie domā, ka viņi nākotnē būs uzņēmēji, tad šis ir viens no variantiem. Šī arī ir tāda regulāri pasākumi, reizi mēnesī, arī brīvi pieejami. Īstenībā jebkas no šiem mūsu pasākumiem lielākoties ir brīvi pieejami. Šur tur vajag reģistrāciju, bet bez maksas. Un tad gribēju pastāstīt par hakatoniem, jo man kaut kā uzdeva šādu jautājumu pirms šī pasākuma. Mēs organizējam 3. vai 4. gadu jau notika pagājušajā gadu un organizēsim arī šogad, visticamāk, hakatonus skolēniem. Man jau pašam it kā šķiet, ka visi jau zina, kas ir hakatons, bet es tomēr īsti iezīmēšu. Tad doma ir tāda, ka ir kaut kāda tēma. Piemēram, pagājušajā gadā bija ģeotelpiskie dati, ja visdažādākās kartes, kadastra dati, adrešu dati. Un tad savācās cilvēki, sadalās komandās un kaut kādā noteiktā laika sprīdī izveido kaut kādu IT risinājumu. Un savācās visdažādākie cilvēki. Tas nav tikai programmētājiem pasākums. Tur vajag arī dizainu, tur vajag idejas, respektīvi cilvēki dažādi. Urķi varbūt ir tas procents augstāks nekā citos pasākumos. Un tad viņi šo risinājumu veido. Viņiem palīdz mentori, viņiem ir iespējas kaut ko uzzināt, iemācīties, sadarbot, ir zināms process, un tad viņi ir starp prezentācijas, un beigās viņi prezentē katrs savu risinājumu prototipu, vai arī, ja nav paspēts, varbūt tikai skices. Un tad ir žūrija, kura izvērtē pēc kaut kādiem kritērijiem, kurš ir uzvarētājs. Un, kā es teicu, ļoti interesanti risinājumi. Īstenībā arī jūsu skolas biedri vairākas reizes ir dabūjuši godalgotas vietas. Tā, ka jūs varat parunāt savā starpā, varbūt tur vairāk interesantāk pastāstīs. Bet, daži piemēri tātad izskrēja cauri, pat gatavojoties, ka viena lietotne bija, kā izvēlēties profesiju. Tas tā kā pirms augstskolas, vai arī mācību vietu pēc 9. vai 12. klases, nākamo mācību vietu. Tie, kas domā par uzņēmējiem, tur bija lietotne uztaisīta, kā tas uzņēmējs var izvērtēt. Viņam ir kaut kāds iedomāts produkts vai pakalpojums, un tad kā kurā rajonā varētu tam produktam iet tirgū. Pagājušajā gadā vinnēja mājaslapa un lietotne bērniem palīdzībai vardarbības gadījumā, kas pašlaik pandēmijas laikā ir īpaši tāda sāpīga tēma ir. Un tā tālāk. Protams, ka ir arī pieaugušo hakatoni, kas tomēr ir bišķi citādāk. Ja skolēnus mēs tā nedrīkstam mocīt, tad pieaugušie sanāk uz 24 līdz 48 stundām, un viņiem šajās stundās tas ir jārada. Skolēniem tomēr tur bija apmēram mēnesis ar pauzēm. Bet ļoti, ļoti interesanti pasākumi un cilvēkiem patīk. Tā sanākt, sadalīties komandās, tur guļam, neguļam, kā kurš ļoti aktīvi. Tas patīkamais ir tiešām tas, ka 24 stundās no gandrīz nekā, varbūt no idejām un ar kaut kādām spējām un piedāvātiem līdzekļiem kaut ko radi, kas pēc tam var noderēt sabiedrībai vai savā uzņēmējdarbībā. Tieši tik vienkārši. Šajos hakatonos rodās produkti, rodās uzņēmēji. Visbeidzot, vai arī tuvojoties beigām, es arī skatos, ka jāatstāja laiks jautājumiem bišķiņ.
Kas tad mums tāds aktuāls Latā? Kā es minēju, konference. Es varbūt dažos vārdos pastāstīšu par konferences saturu, jo tas arī ir tas, kas ir pašlaik aktuāls. Tātad Eiropas Savienība arī lielā mērā pandēmijas dēļ plāno ieguldīt ļoti lielus līdzekļus tehnoloģiju attīstībā. Daļai pandēmija, daļai arī tas, ka Eiropa grib varbūt vairāk noķert Ameriku un Ķīnu. Mums nav tādu lielo milžu kā Google, Apple un Amazons, un tos ķīniešu nosaukums neatceros. Bet tātad grib sasparoties un lielā mērā tieši izmantojot atvērtā pirmkodu programmatūru. Un tad arī Latvijas valsts pārvalde ir sasparojusies, tur ir paredzēta nauda un procesi, lai pārveidotu valsts informācijas sistēmas labākas, efektīvākas. Tur ir paredzēts arī, ka cilvēki varēs mācīties tehnoloģijas, jo mums jau nevajag tikai, lai IT cilvēki spētu izmantot tehnoloģijas. Mums vajag, lai jebkurš to var darīt. Kā arī uzņēmējiem būs iespēja, tā prasti sakot, upgradeot savus biznesa procesus, digitalizējot tos. Jo it īpaši mazajā vidējā biznesā pašlaik ir tā, ka e-pasta, protams, lieto visi kaut kādas grāmatvedības sistēmas, varbūt vēl kaut kas, bet tie pamata procesi bieži vien nav tik digitalizēti, kā gribētos. Datu atvēršana. Mēs svinējām to, ka Valsts zemes dienas bija pagājušajā gadā atvēris datus, pasniedzām balvu. Tāds foršs tusiņš, vienīgais žēl, ka online. Ceram, ka nākamgad atkal varēsim klātienē sanākt. Tad, ja Lata pirmajos gados varbūt pārsvarā koncentrējās uz to, kas notiek Latvijā, kā jau Jānis stāstīja, bija ko darīt tiešām. Tad pašlaik mēs jūtam, ka ir kaut kādas lietas, kaut kādi lēmumi, kas tiek pieņemti kaut kur Eiropā, Eiropas Savienībā, un ka mums varbūt ir aktīvāk jāveido kaut kādas saites ar citiem līdzīgi domājošiem. Un katrā valstī ir kāda Latai līdzīga asociācija, vai citu veidu biedrība vai savienība, kam atvērtās tehnoloģijas ir tieši viņu tēma. Gribam iesaistīties vairāk projektos, gribam vēl vairāk darīt nekā pašlaik. Protams, ka mēs gribam turpināt ar visus iepriekš minētos pasākumus, bet meklējam izaugsmi, meklējam svaigas idejas, svaigas asinis, svaigu naudu. Tā skaitā mums arī tagad esošā Lata vēstniece Ieva dodās pie citiem darbiem. Mēs meklējam kādu, kurš gribētu koordinēt šādas darbības, par kurām es jums stāstīju. Informācijas apmaiņa, pasākumi un tā tālāk. Tas tā par mūsu aktualitātēm. Un kā pie tā visa var tikt, tur arī ir vienkārši. Diemžēl ir jāsagaida pilngadība, un tad var pieteikties. Tur mūsu mājaslapā, kas te ir norādīta, ir pieteikums, viņu aizpilda, atsūta, mēs izskatām. Un ļoti reti ir bijis, kad tiek atteikts, varbūt tur vēsturiski, kad bija tās cīņas, tās negluži pūkainās, baltās, bet beidzamajā laikā tomēr cilvēki saprot, uz kurien viņi nāk un ir godīgi savā nācienā. Var arī e-pastu uzrakstīt, ja kaut kas nav skaidrs. Kaut kā tā. Tagad gan izskatās, ka laiks ir jautājumiem. Manuprāt, diezgan optimāli, ka 10 minūtes ir palikušas. Es paziņošu par slaido rezultātiem. Tātad 11 no klātesošajiem ir nobalsojuši, ka ir dzirdēts par atvērtajiem datiem. Te ir tad situācija, es teiktu, ka krietni labāka nekā bija ar pirmkoda programmatūru. Tad 55% ir dzirdējuši
17 nav. Nu, paši varat izrēķināt, cik ir 17% no 12. Jau 12, 11. Un trešdaļa, var būt kaut kur, kaut ko. Nu, lūk, tas arī bija tas, ko es gribēju pastāstīt. Jautājumi. Beigās jāparāda tā lata balva, gandrīz mākslas darbs. Nē, droši vien, var teikt mākslas darbs. Smuks stikla veidojums, figūra. Katrīna, kā tur tālāk darās ar jautājumiem un tā? Es redzu, ka jums arī tajā mājaslapā, tajā Slido ir Q&A sarakstīti daži jautājumi. Tā, ka tūlīt apskatīšos. Es jums varu viņus noprezentēt, es būšu tāds kā announceris jautājumiem, un tad jūs varat padomāt un atbildēt. Tā, kurā gadā dibināta Lata, tas jau tika atbildēts. Ceru, ka visi ļoti uzmanīgi klausījās. Ja nemaldos, tūlīt es minēšu, vai es atceros. Man šķiet, ka bija 8. gadā. Pareizi. Jā. Tad es atbildēju šo jautājumu. Tas arī tika atbildēts. Un tad kā ir iespējams iesaistīties šajā jomā? Jums jau parādīja, beigās bija tie divas mājaslapas, viena mājaslapa, viens e-pasts, kas tas bija. Tad varbūt jūs vēlaties kaut kā vairāk pastāstīt, kā tieši var uzsākt iesaistīties, sadarboties ar jums. Tad tā tehniskā procedūra ir tā, kā es izstāstīju, un tālākais ir ļoti lielā mērā atkarīgs no katra cilvēka interesēm. Tas būtiskais jautājums ir, ko jūs gribat darīt. Respektīvi, ja ir idejas un vēlme viņas realizēt, tad nāciet un spriedīsim, kādas ir iespējas. Es teiktu, ka tā. Varbūt tu, Jāni, gribi piebilst. Jā, es varētu papildināt. Ja jūs interesējaties par asociāciju un kā tur darboties, tad droši vien vajadzētu apmeklēt asociācijas mājaslapu, iepazīties ar mērķiem kārtīgi, izlasīt mērķus, uzdevumus, izlasīt statūtus. Un, ja tas viss uzrunā un ir kaut kāda svaiga ideja, kas ir saskaņā ar šiem mērķiem, tad droši var sazināties, rakstīt e-pastu, un mēs līdz šim nevienam neesam atteikuši. Lūk. Tā kā es pieļauju, varbūt, ko mēs jauniešiem speciāli taisam pasākums, tie ir hackathoni pēdējā laikā, bet varbūt ir idejas par vēl kādiem citiem, un tad tā sadarbība ir apmēram tāda, ka ja tā ideja uzrunā arī kādu no Lata biedriem, tad viņi arī piedalās ar finansējumu tās idejas realizēšanā, un tad kaut kā iekustās tas pasākums. Jā, tā ir iespēja. Varbūt, ka no Zoom chatiņa te arī mums daži jautājumi ir. Lai jau Katrīna menedžē. Ir vēl viens palicis starp tajiem Q&A. Tāds interesants jautājums, ko Rīgas satiksme dara Latā? Pašlaik nav diezko aktīva. Jāni, varbūt atceries, kāpēc viņi iestājās. Viņi maksā biedru naudu, bet pašlaik varbūt viņiem ir pārmaiņu laiki un nav īsti laika jaunām idejām. Tur tiešām Rīgas domē vispār. Es varu pastāstīt, jebkurai asociācijai vajag vairāk biedrus. Ja? Tad ar katru biedru notiek divas lietas. Tad asociācija kļūst lielāka, līdz ar to ietekmīgāka, un tad mēs varam teikt, mēs aizstāvam tik un tik uzņēmumu intereses, vai mums ir tik un tik privātpersonas biedri. Tā ir viena lieta. Otra, biedri maksā biedru naudu. Ja, tad mums ir divi veidi tā līdzdarbošanās. Viens ir biedri, tie ir tipiski tās juridiskas personas, uzņēmumi vai iestādes, un tie maksā biedru naudu. Un ir asociētais biedrs, kurš tāpat ir visā informācijas apritē iekšā, tikai viņš ir fiziska persona un viņš nemaksā biedru naudu. Lūk, vienu brīdi bija
teiksim, tāda kā sadarbība ar Rīgas domu tur sāka veidoties, jo viņi ieinteresējās par datu atvēršanu, un tad viņi tur aicinājās kaut kādām darba grupām, un izskatījās viss tik rožaini, ka mēs piedāvājam viņiem stāties iekšā, bet pati doma nestājās, jo pašvaldībām viņām ir sarežģīti iestāties, teiksim, citās biedrībās kā pašvaldību savienībā, kur ir biedra nauda jāmaksā, jo tad ir uzreiz par viņu naudas izlietojumu jautājums. Lūk, bet viņi teica, bet mums ir Rīgas satiksme, tas ir mums 100% piederošs uzņēmums, tad viņi iestāsies. Tur bija arī aktīvs IT vadītājs, un viņi iestājās toreiz. Pēc tam jau tur bija visādas peripētīs, tā skaitā viņiem tur bija, visādi pārmetumi izskanēja, un tur vadība mainījās, bet tas viss bija ilgi pēc tam. Bet tātad, ko viņi dara? Ja? Tātad mēs viņiem palīdzējām, teiksim, pieņemt iekšējo lēmumu, lai viņi nežmiedās ar transporta datiem, kas viņiem bija. Ja? Tātad būtībā viņus tā kā pavēra vaļā, un tas radīja iespēju cilvēkiem šos transporta datus izmantot savās viedtālruņa aplikācijās. Ja, tas nav kaut kāds milzīgs ieguvums Rīgas satiksmē, bet tas ir ieguvums sabiedrībai, un pašai Rīgas satiksmē tad nav jātaisa tās aplikācijas, kāds cits uztais. Es ceru, ka es atbildēju, ko Rīgas satiksme dara. Es domāju, ka noteikti, un tas ir ļoti labs piemērs, kā tā datu atvēršana strādā, kad publiskie dati kļūst atvērti, tad arī rodās cilvēki ar enerģiju un idejām, kā viņus izmantot. Un iespējams arī nopelnīt vai vienkārši radīt sabiedrības labumu. Labi, Katrīna. Labi, tātad jums jautājums no Alena. Vai jums ir bijuši nopietni drošības draudi? Ja jā, tad kā jūs tos atrisinājāt? Šito es paņemšu, jo es Alenam fonā vēl uzdevu precizējošu jautājumu, vai ir domāti fiziski draudi man personiski, ja es pat cik stāstīju par to melno PR, varbūt, ka viņš tāpēc tādu jautājumu uzdeva. Un Alens jau paskaidroja, ka nē, ka tie ir hakeru draudi ir domāti. Man hakeru draudi nav bijuši, un līdz ar to viņš man nenācās risināt, bet ja skatās uz to jautājumu plašāk, tad es regulāri saņemu kaut kādas dīvainas, un es domāju, jebkurš no mums saņem kaut kādas dīvainas vēstules ar dīvainām saitēm, ja, uz kuras, ja nospiež, tad var visādas neparedzētas lietas notikt, ja, kad kāds pārņem tavu datoru savā kontrolē un visādas tādas lietas. Tāds es saņemu regulāri, es esmu pieredzis jau pie tā un vienkārši daudz tur necepoties izdzēšu. Jā. Tas ir tāds draudu fons, ir visu laiku tāds troksnis, es teiktu. Bet tādi nopietni uzbrukumi tieši man, nē, es paldies Dievam, neesmu tāds piedzīvojis. Un arī Latvijā es neatceros, ka būtu, teiksim, mūsu mājas lapai uzbrukts, tā, ka tur viss sabrūk, Protams, ir jau arī tā, ka bieži vien nevar zināt, tie hakeri mēdz būt gana gudri un ielavīties tā, ka viņus pat nepamana un ilgus gadus tupēt tur tajās uzņēmumu, jebkuras organizācijas iekšējās sistēmās un pamazām vilkt ārā kaut kādu labumu. Bet, ir arī tādi vienkārši daudzoņas, kas kaut ko salauž, bet, Latvijai kaut kā ir veicies laikam. Un tur gan jāsaka, ir arī tas, ka hakeris jau arī meklē kaut kādu labumu. Kā es teicu, ir daudzoņas, bet lielākoties viņš grib nozagt naudu vai jūsu laiku vai citus resursus. Un patiesībā, ieteikums, tā kā Jānis teica, dzēšam ārā, principā šīm iemaņām ir jāapgūst atšķirt uzbrukumus. Principā viņām jābūt tādā pašā refleksu līmenī, kā mazgāt zobus. Citādi dzīvē būs problēmas, būs jāiet pie zobārsta vai pie atbilstoši IT speciālista. Paldies, ļoti interesanti. Iespējams, mūsu pašvidusskolā domas valdē jāsadarbojas ar jums, lai mēs būtu droši apsargāti no hakeru uzbrukumiem. Varbūt kāds zina, par ko es tā ļoti zemtekstā runāju, varbūt nē, es visu palieku noslēpumā. Labi, nākamais jautājums. Kā savienojas privātums un datubāzu pieejamība? Piemēram, minētais adrešu reģistrs ir atvērts jebkuram lietotājam, kurš datus vēlas iegūt, vai
kurš datus vēlas iegūt, tas bija jautājums. Vai ir bijušas privātas vai juridiskas personas, kas uzskata, ka nepievienos savus datus, nevēlas būt atrodami tādās atvērtās vietnēs? Te ir drusku jāprecizē. Pirmkārt, runājot par adrešu datiem, mēs saprotam, tāpatās, ka jebkurš var iet pa ielu un pierakstīt Brīvības iela 1, 3, 5, 7, 8. Šādi dati ir domāti, ka ir pieejams tas, kas pastāv dabā un ko jebkurš var apskatīt. Tas nenozīmē, ka šie dati ir saistīti ar to, ka tajā mājā dzīvo Jānis vai Pēters. Respektīvi, šajā gadījumā nav nemaz īsti problēma privātums. Bet, protams, ka ir gadījumi, kad kaut kādu citu datu kopu nevar tā vienkārši ņemt un atvērt, jo viņa ir saistīta ar personas datiem, un personas datus mums sargā, es pat nezinu, kā tas ir latviski GDPR, gan jau, ka tas ir dzirdēts kaut kur, respektīvi personas datu aizsardzības regula, kas ir Eiropā ieviesta jau no 18. gada, ja es nemaldos. Viņa strādā, vietām gan arī klibo, bet tā tad ir vesela virkne nosacījumu un kādi dati tiek uzskatīti par personas datiem un kurus nedrīkst atklāt. Un tad tas jautājums nedaudz sarežģās. Ir jānošķir tie dati, kurus drīkst un kurus nedrīkst. Ir jau arī cita informācija, kuru nedrīkst. Es ceru, ka jūs lasat, kas notiek pasaulē un zinat, ka tur ļoti jästri tagad iet starp lielajām valstīm, Krievija, NATO, tur mēģina kaut ko sadalīt. Un tad ir šīs valstu, faktiski notiek tāds kiberkarš. Valstis vienotru ekonomiski mēģina ietekmēt, hakerus sūta virsū un ar tiem tankiem tikai vicinās, paldies Dievam. Tad valstī ir jāaizsargā sava strateģiskā informācija, piemēram, informācija par mūsu valstī izvietotajiem NATO resursiem, viņa nedrīkst būt atvērta nekādā gadījumā. Starp citu, interesants gadījums, anekdota praktiski par šo tēmu. Ir bijis gadījums, stāsta, ka ir bijis gadījums, kad tie ļaunie spēki ir atklājuši pretinieka militāro bāzi, vienkārši ejot sporta aplikācijas portālā, kur cilvēki dalās ar saviem skrējieniem. Respektīvi, ir varbūt arī kāds no jums savos telefonos raksta, tad, kad jums fiskultūrā liek noskriet 3 kilometrus vai cik kilometrus mēnesī, tad jūs rakstat, un tur jau pierakstās arī geogrāfiskie dati. Un viņi vienkārši bija paskatījušies, ka vienā vietā, es neatceros vai tuksnesī vai meža vidū, pēkšņi ir ļoti daudz skrējēji ar vienādām trajektorijām. Un vēl nedaudz informācijas, un faktiski viņš šādā veidā atklāja to, kas viņus interesēja. Tā ka šis ir ļoti labs jautājums, un patiesībā viņš ir netriviāls un ir sarežģīts jautājums. Mums ir ideāls privātums un ideāla atvērtība nekad nav iespējama. Tur vienmēr ir kompromiss vienā vai otrā virzienā, vai arī viens vai otrs ir jāizslēdz kaut kādos noteiktos gadījumos. Tā kā personas datu vai šo militāru strateģisko datu, viņi ir jāslēdz, viņiem jābūt privātiem, punkts. Un tad jautājumam bija otra daļa, vai ir bijušas privātas vai juridiskas personas. Tas ir drusku cits jautājums. Mēs ar atvērtajiem datiem saprotam publiskās pārvaldes datus. Tātad ministrijas, citas valsts iestādes, pašvaldības, privātpersonas vai uzņēmumi. Īstenībā beidzamajos gados arī sāk runāt par šo datu atvēršanu, bet mūsu pieredzē ir varbūt atsevišķi gadījumi. Teiksim, uz atsevišķiem skolēnu hakatoniem mēs esam sarunājuši ar
nesaukšu vārdā, bet ļoti interesantus datus, kas nav publiski. Bet hackathonā uz to brīdi, uz īsu brīdi, ierobežotā apjomā, protams, arī tur nomaskējot personas datus. Tur īstenībā runa bija par mobilo telefonu pārvietošanos, ieslēgšanu, izslēgšanu, zvanu intensitāti noteiktā laika periodā, noteiktās vietās. Piemēram, kad pagājušajā gadu nogalē bija lockdowns, tad šie mobīlie dati parādīja, ka šie ierobežojumi uz lielveikaliem nenostrādāja. Respektīvi, lockdowns ir, uz ielām cilvēki it kā nav, bet lielveikalos brīvdienās viņu kļūst vairāk nekā pirms lockdowna. Un, vēl viens tāds piemērs, kur tika izmantoti juridiskas personas dati, bet tā nav ļoti plaša praksa. Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Paldies, ka jums piedalījāties mūsu apgaismības nedēļā. Es domāju, ka šeit mēs varētu arī apaļoties un beigt. Izskatās, ka vairs čatā nav nekādi jautājumi, bet bija ļoti interesanti. Es domāju, ka mēs visi tagad esam atvērti jaunai informācijai un iespējām. Tā ka es ceru, ka nākotnē kāds gribēs arī iesaistīties šajā organizācijā, asociācijā, labāk teikt. Un ka visiem veiksmies nākotnē, tagadnē. Un liels paldies Jāņiem. Visi aplaudējam savās mājās. Bija ļoti forši. Un tagad mums jādodas ar Alisi organizēt citas lietas, citi pasākumi. Tā ka, diemžēl, ir jāatvadās. Paldies! Paldies jums, ka klausījāties. Uz redzēšanos. Paldies, ka uzaicinājāt.